Valmiera ir pilsēta ar izaugsmi, kurā iesakņojušās senas rūpniecības tradīcijas. Valmieras tehnikuma pirmsākuma meklējumi 1959. gadā, kad paplašinoties ražošanai, radās nepieciešamība strādāt pie jaunu speciālistu sagatavošanas un tika dibināta Valmieras fabriku rūpnīcu apmācību skola ar mācību ilgumu 9 mēneši. Tā bija Valmieras gaļas kombināta bāze, kas sagatavoja gaļas meistarus. Mācības tajā laikā notika gaļas kombināta esošajās ēkās. 20. gadsimta 60. gadu sākumā tika likti pamati Valmieras stikla šķiedras rūpnīcai. Līdz ar rūpniecisko izaugsmi 1964. gadā dzima doma par Valmieras profesionālu tehniskās skolas celtniecību, un jau nākošajā gadā tika uzsākta skolas ēkas būvniecība Vadu ielā 3. 1982. gadā eksploatācijā tika nodota 2 korpusi Ausakļu ielā, kas bija paredzēti kopnītnēm, kā arī izstrādāts moderns projekts jauna mācību korpusu celtniecībai. Tas bija svarīgi, jo šajā pašā gadā skola uzņēma pirmo grupu, kas sagatavoja piena pārstrādes speciālistus. Tomēr skolas celtniecības projekts netika realizēts, tādēļ viena no kopnītnes ēkām pielāgoja mācību procesam. Skola ieguva jaunas mācību kabinetus un laboratorijas praktisko darbu veikšanai. 2003. un 2004. mācību gadā izstrādājot projektu un iegūstot Pasaules bankas investīcijas, sākās skolas renovācijas laiks. Es gribēju tiešām sakārtot to skolu tā, lai visiem šeit ir labi. Man bija ļoti labas attiecības ar Gunāru Krustu, kas bija tajā laikā departamenta direktors, un Ievu Simonoviču, kas bija vietniece. Ja? Un tajā laikā man izdevās pierādīt, ka mums vajag attīstīt to skolu. Ja? Mums taču, kad es atnācu uz skolu, nebija skolā pat savas ieejas. Praktiski tas, kas bija ieplānots tajā laikā, tas arī tika realizēts. Sakārtota ēka, modernizētas laboratorijas, aprīkota mācību klase, tas viss soli pa solim tika īstenots. Man vislielākais prieks bija par manu komandu, jo man palika jautājumi, kadra jautājumi, naudas jautājumi, bet pārējo man visu darīja komanda. Man bija ļoti veiksmīga komanda izvēlējusi, gan mācību daļa, gan audzināšanas darbs, viss. Man tur nebija jāiegulda savu enerģiju. Man galvenais viss bija attīstīt skolu. 1965. gadā, kad nodevu skolu, tas tika iestādīts šīs egles. Un tad, kad es atnācu 2000. gadā, vai tas bija kaut kāds 2003. gads, eglēm uzmetās slimība, bet mēs centām viņus saglabāt, ja? Jo tas ir pierādījums, tomēr liels vēsturisks pierādījums. Var saskaitīt pēc zariem, cik ir zari, tik arī tā skola ir veca. Ja? Viens no skaistākajiem projektiem, kas man arī izdevās, ir 4. stāvs skolai. Tur, kur es varēju ielikt administrāciju, visu, vēl 2 mācību klases piebūvējām klāt. Un ko es darīju? Es nekad necentos priekš sevis vai priekš darbiniekiem pirmam to labāko naudu tērēt. Ja? Es centos visu to priekš bērniem. Un tas bija viens no pēdējiem darbiem. Izveidot 4. stāvu, lai visai administrācijai būtu tikpat labi kā pārējiem. Un vēl kas bija skolai, arī nebija sēta apkārt savā laikā. Ja? Un tad, kad 5. skolai uzlika jaunu sētu, tad es atvedu 5. skolas veco sētu un apliku visu apkārt. Tagad ir jauna sēta uzlikt, ja? Manas vecā sēta ir pazudus, ja? Bet arī tas bija pozitīvs, jo skola tomēr tā teritorija tika ierobežota. Valmieras tehnikums ir mainījies līdz laikam. Šodien tiek novērtēta vēsture, sekots līdz procesiem uzņēmējdarbībā un domāts par nākotni. Tas viss atspoguļojas arī mācību darbā. Valmieras tehnikuma vērtības ir darba tirguma labi sagatavots speciālists, tādēļ ikdienas mūsu pedagoģu komanda strādā pie jauniešu sagatavošanas, lai pēc 4 gadu mācībām jaunietis ļoti veiksmīgi atrastu savu vietu darba tirgū. Valmieras tehnikums jau izsenis ir bijusi viena no vadošajām profesionālajām izglītības iestādēm valstī, kur tika sagatavoti pārtikas produktu ražošanas tehniķi. Arī šodien iesāktais darbs tika turpināts.
Topošie speciālisti apgūst tādus profesionālo kompetenču modeļus kā piena un piena produktu ražošana, maizes, gaļas un zivju produktu pārstrāde un sagatavošana, izejvielu pirmsapstrāde un kontrole un vēl daudz ko citu. Mūsdienīgi aprīkotas laboratorijas ļauj audzēkņiem apgūt darba procesu praktiskā vidē. Mums ir prieks, interesē jauniešiem piena produktu, gaļas un zivju produktu. Man liekas, tā vide, kur mēs esam, rada mums ir iespējas vairāk saražot vai lielāku to spektru, ko mēs varam izstrādāt, saražot un paplašināt. Jā. Vairāk, manuprāt, tiek izmantotas tieši kaut kādas digitālās tehnoloģijas nāk iekšā, ka var uzticēt iekārtām kaut ko pašām izdarīt, nav varbūt tik izteikti roku darbs. Tā kā ir aprīkotas laboratorijas, visas arī augļu dārzeņu laboratorija tik jaudīgi, tad parasti mājražotāji, kad ienāk šeit vai ekskursijas nākot, saka, ka katrā mājražotāja sapnis ir tik labi aprīkotā laboratorijā nonākt. Gadu gaitā pārtikas tehnoloģi Valmieras tehnikumā ir sagatavoti jau vairākās paaudzēs. Īssenes liela loma ir pievērsta praktiskām nodarbībām. Kopš 1980. gada audzēkņu galvenās prakses vietas bija Valmieras piena kombināts un gaļas pārstrādes uzņēmumi. Šodien tehnikuma audzēkņi tiek iesaistīti arī pētnieciskā darbā, meklējot radošus risinājumus, lai izejvielai rastu pēc iespējas plašāku pielietojumu un spētu saražot pēc iespējas daudzveidīgāku produktu klāstu. Ļoti radošs, ko šobrīd uzsvars ir arī dažādos konkursos, kas saistīti ar pārtikas produktiem, gan tehnoloģiem, gan pārtiķiem. Tad, ja mēs ražojam no oboliem sulu, tas nav tikai viens produkts. Mēs varam no oboli izspiedām taisīt etiķi, mēs varam pēc tam izspiedus vēlreiz skalot, taisīt dzērienu, atkal atkārtoti, tad mēs varam savukārt šo ābolu sulu iebiezināt, mums ir tāda vakuumietveids iekārta, tad uztaisīt tādu koncentrētu, maksimāli atdalīt ūdens daļas ārā, uztaisīt tādu koncentrētu ābolu sulu, no kā pēc tam var taisīt citus produktus, tur, vai biezeņus, vai kaut kādus ievārījumus, tā kā izstrādāt maksimums visu. Pilnīgi, tad var arī izdalīt atsevišķi, piemēram, sēkliņas, tad izdalīt no sēkliņām ārā jodu, tur aiziet tālāk zinātne, bet tā kā manuprāt, kas nebija kādreiz aktuāli, tad šobrīd vairāk pievēršās tam, lai no viena produkta nav tikai sula, vai no viena produkta nav kaut kāda atliekviela vai pārpalikums, bet tas, kas paliek pāri, tas tiek izmantots kā izejviela, radot citu pārtikas produktu, kaut ko jaunu, uzradot, sintezējot, tā kā maksimāli izmantojot visu. Tas lielākais iegūms ir tas, ka jaunieši redz, kā var strādāt ar lielām iekārtām. Tas nenotiek tā kā mazās mājas, tādās neprofesionālās iekārtās, bet ka tiešām var ieslēgt lielu iekārtu, saprast plūsmu, saprast mazliet fiziku, kā kas kustās, kur kāds spiediens rodās un kā tas viss attīstās lielā. Bet man ir bijusi arī pieredze citā uzņēmumā strādājot Valmierā, ka man nāk tehnikuma praksē no tehnikuma, un pēc tam tie bērni izaug tik tālu, ka viņi arī ir kā kolēģi. No sākuma paņem kā praktikantu, un pēc tam jau viņš izaug kā kolēģis. Tā kā, manuprāt, tās saknes vai tās zināšanas ir diezgan spēcīgas, pamatīgas, arī pateicoties iepriekšējai skolotāju paaudzē, kas ir tādi jau tagad pensijas gadā pelnīt atpūtu aizgājuši, tā kā pateicoties viņu zināšanām, viņu pieredzē, manuprāt, jaunieši ir ļoti labi sagatavoti. Tehnikuma ietvaros cauri gadiem liela nozīme ir bijusi pedagoģiskiem darbam. Tradīcijas un zināšanas ir nodots no paaudzes paaudzē, un šodien jauno pārtikas tehnologu kalve turpina savu izaugsmi jaunā līmenī, lai darba tirgumu sagatavotu perspektīvus un zinošus speciālistus. Mēs neesam Zemgalē, mēs esam Vidzemes augstienē. Pateicoties par laimi, varbūt tāpēc mēs nevaram izaudzēt kviešus, tā kā to izdara Zemgalē, mēs varam izaudzēt dārzeņus vai kādus citus, visticamāk dārzeņus, ko pārstrādāt. Un mums kalni lejas, varbūt ir vairāk iespējas vai lielākas variācijas arī lopkopībā. Piemēram, gaļas lopus audzēt un pārstrādāt. Tas tā kā iekšējā banka, tu pats sev sponsors no tā, ka tu vari vēl izgudrot kādu produktu. Šodien Valmieras tehnikums paralēli pārtikas speciālistu sagatavošanai mērķtiecīgi attīsta tās jomas, kas ir augsti pieprasītas citās tautsaimniecības nozarēs.
Valmieras tehnikums ir ļoti būtiski mainījis savas darbības virzienus, īstenotās izglītības programmas. Atbilstoši Vidzemes reģiona pieprasījumam, Valmiera ir ražojoša pilsēta, Vidzemes reģions ir industriāls reģions. Tādēļ pēdējo gadu laikā ir attīstījusies mekatronika, mašīnu būve, loģistika, atjaunīgā enerģija. Šīs jomas, kas ir ļoti, ļoti aktuāls arī Latvijas ekonomikā. Patreiz mēs atrodamies mekatronikas laboratorijā. Laboratorijā, kurā tiek sagatavoti topošie mekatronisko sistēmu tehniķi. Šīs jomas speciālisti ir ļoti pieprasīti darba tirgu. Ikvienā ražojošā uzņēmumā, kurā ir industriālās iekārtas, šāds speciālists ir lieti noderīgs. Mums ir ļoti laba sadarbība ar Vidzemes augstskolu, un daļu no materiāla tehniskās bāzes izmanto arī augstskolas studenti sadarbības ietvaros, apgūstot praktiskās prasmes. Ikvienā metālapstrādes uzņēmumā visas produkta dzīves cikls sākas ar noliktavu. Šī ir noliktava, kura vienlaikus ir arī mācību bāze topošajiem loģistikas speciālistiem. Jaunieši apgūst prasmes ar elektropacēlāju. Savukārt šajā telpā sākās dzīve metāla apstrādes speciālistiem. Jaunieši apgūst praktiskās iemaņas, sākotnēji pirmos kursos strādājot ar vienkāršākiem darba galdiem. 4. kursā jaunietis jau prot darboties ar programmējumu metālapstrādes darba galdu. Programmē un darbojas ar šīm iekārtām. Valmieras tehnikums nav radīts vienā dienā. Mūsu kolēģi ieguldījums gan sākot no 1960. gada, gan pārējos gadu desmitos ir radījis izglītības iestādi tādu, kādu mēs esam šodien. Jo tikai pārmantojot tās zināšanas prasmes, kolektīvs ir spējis pielāgoties mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem un mūsdienās piedāvā dinamisku un pieprasītu izglītību. Tālākais mūsu ceļojums ved uz Burtnieku novadu. Šeit atrodas Rencēnu pamatskola. Tā ir skola, kas savieno pagātni ar nākotni, jo šeit pirmo soļu zināšanu pasaulē apguvuši neskaitāmi daudz vietējā novada bērnu. Esiet sveicināti Rencēnu pamatskolā. Skolā ar senu vēsturi un skola, kur atrodas starp divām pilsētām, starp Valmieru un Rūjienu. Šajā mācību gadā mūsu skolā durvis ver 93 skolēni no 1. līdz 9. klasei, un pirmskolā mācās 44 mazulīši. – 1860. gadu uzskata par izglītības sākumu Rencēnu pagastā. Lai gan bija visapkārt daudz mazu skoliņu, bet tā nopietnākā šeit centrā bija skola Akotos, tagad Valkas ielā 18. Bet tā māja jau bija tāda diezgan maziņa, un pagasta valde sprieda, ka vajag jaunu ēku. Tā viņi pārcēlās uz tagadējo bērndārza ēku Valkas ielā 4, kur arī kopā ar pagasta padomi mācījās bērni. Bet ar to arī nepietika. Vajadzēja vēl jaunu skolu, un turpat blakus pagasta namam uzcēla Ambas 1. pakāpes pamatskolu, un to atklāja 1888. gadā. Bet ar to arī vēl par maz, jo zināšanas apgūt vēlējās ļoti daudz bērnu. Ģimenes bija lielas, un tāpēc nākamā problēma ir, kur tad rast telpas. Un izrādās, ka šeit blakus tagadējai muzejam atradās zirgu pasta stacija. Un zirgu pasta stacijai lūdza atbrīvot telpas un tos atdot skolai. Vēl palika telefonu centrāli apakšējā stāvā, bet otrajā stāvā 1921. gadā atvēl 4. un 5. klases skolēniem. Jāsaka, Rencēnos faktiski jau no laika gala, kad nodibinājās izglītības biedrības Traume, šie ļaudis ar 2 sievietēm ir domājuši par rencēniešu izglītošanu. Arī tam liels nopelns. Un šajā laikā faktiski jau
1880. gadu beigās Rensēnos gandrīz nav bijis neviens, kas neprot lasīt vai rēķināt. Ja? Tātad diezgan augsts līmenis ir bijis šiem cilvēkiem. No paudzes uz paudzi Rensēnu skola ir bijusi vietējās nozīmes Gaismas pils. Gadu gaitā skola ir mainījusies, iesakņojoties 5 ēkās, kas visas meklējamas Rensēnos. Paiet atkal kāds laiciņš un apvieno Ambas 1. pakāpes skolu ar šo 2. pakāpes pamatskolu un nosauc par Rensēnu 6-klasīgo pamatskolu. Atkal par maz. Nu, ko tad? Vīri spriež lielos strīdos, ka vajag celt skolas namu, ne tikai skolu, bet nosaukt to par namu. Un pirmais direktors, kas jau ir bijis iepriekšējās skolās, Artūrs Lapsiņš, panāk to, ka 1935. gada 2. aprīlī ieliek pamatakmeni tagadējai skolas ēkai. Un pēc gada, 1936. gada 8. oktobrī svin skolas atklāšanas svētkus, jeb skolas nama atklāšanu. Aizritējuši tagad ir 88 gadi. Oktobrs būs klāt, tad atzīmēsim. Skola lepojas ar saviem audzēkņiem, kas turpinājuši nest savas skolas vārdu pasaulē. Aiz muzeja stūra Oskars Čibermanis bobslejists ir dzīves mācījies un audzis. Ja? Tad ir Jānis Karlivāns divās pasaules olimpiādēs, vasaras olimpiādēs 10 cīņā piedalījies. Tad Oliņa ģimene, Vita Dūdiņa jeb Oliņa, TTT meistarkomandas spēlētāja. Mūsu direktors tēvs, šai Vitai basketbolistei dēls, Dāvis, arī izcili sportisti. Arī skolotāja Lidija Čibermane ir bijusi izcili sportisti, savā laikā Vissavienības sacensībās ir piedalījusies. Tad torakālais ķirurgs Stradiņos Jāzeps Baško, kurš apciemo arī mūsu dažādos pasākumos, muzeja naktīs ir bijis, ja vakaros, ja Jāzeps Baško arī ar 3 zvaigžņu ordeni ir apbalvots. Tā kā mums ir daudz izcilnieku. Īpaši izveidota muzeja ekspozīcija stāst par laikiem, notikumiem un cilvēkiem. Novadpētniecības muzeja vadītāja Inese Birskope gadu turpina veidot muzeja arhīvu, iemūžinot spilgtākos skolas notikumus. Katra ir ar savu nozīmi. Tad šeit, piemēram, Nacionālo bruņoto spēku komandiera Jura Dalbiņa tērps, un tas ir Jāņa Gussona tērps, padomu laika, ja. Te viņam 3 medaļas par drošsirdību ugunsgrēkā ir, ja, un kā izpletņliekšanas zīmītes viņam ir, un tāda tur ir. Tad varbūt, ka šī ir ļoti liela vērtība. Skolā darbojās cerību pulciņa karoks. Un to glabāja tā laika skolotāja Vilma Bembere. Un vienā no salidojumiem viņa dēls uzdāvināja mums muzejam. Muzejā pagājušajā gadā nonākusi arī kāda sena monēta, kuru nejauši atrada pie pastēkas. Tā ir kā lieciniece par aizgājušiem laikiem. Mūsu skolas vīzija ir esmu lepns par savu skolu. Un par šo teikumu esmu lepns par savu skolu mums ir jāpasakās mūsu skolas absolventam Jāzepam Baško, kurš kādā tikšanās reizē teica: es visu mūžu esmu lepns par to, ka es esmu mācījies Rensēnu pamatskolā. Un arī to es varu pati teikt. Šī ir skola, kurā esmu mācījusies un kurā strādāju. Rensēnu pamatskolā strādā skolotāji vairākās paudzēs. Skolas vide, miers un harmonija ir sabiedrotie, lai sniegtu skolēniem to labāko. Vienlaikus skolas mācību procesā tiek integrētas jaunākās metodas un sekots līdzi mūsdienu praksei un pieejai pedagoģijas darbā. Skola tā ir ne tikai vieta, skola ir arī sajūta. Laukos pilnīgi noteikti. Ja es par katru bērnu varu pateikt uzreiz jums, tātad kas viņam ir stiprās puses, kas netik stiprās, kas vēl apstrādājami. Mēs laukos esam ļoti saistīti cilvēki, gan ikdienā, teiksim tā, ar vecākiem, ar skolotājiem, ar kolēģiem. Mēs šeit lielākāties arī dzīvojam. Tas nozīmē, ka mēs īstenībā dzīvojam, strādājam komandā visu laiku. Šī skola īpaši man ir pirmkārt, tāpēc, ka tā ir mana skola, mana pirmā skola, tāda vismīļākā skola. Mēs ar kolēģiem ikdienā ļoti cieši sadarbojamies, un man ir īpaši prieks, ka mani kolēģi man ir izvirzījuši īpašai balvai izglītībā.
kas ir skolas dvēsele. Es domāju, ka tie noteikti ir cilvēki, kas to skolu ikdienā apdzīvo. Skolu mēs neesam, tā skaitliski ļoti liela, bet ļoti daudz bērnu izvēlas dēļ šīs individuālās pieejas. Jo ne visi var mācīties lielās skolās, un līdz ar to viņi šeit meklē to savu veidu, kā tās zināšanas sasniegt tieši tāpat kā pilsētā. Mums ir novadā pirmās vietas, arī pagājušajā mācību gadā bija pirmā vieta vizuālās mākslas olimpiādē. Un pat tādi bērni, kas neiet mākslas skolās, kuriem vienkārši ir arī savs talants tāds iedzimts. Un pirmā vieta Krievvalodas olimpiādē, kas vēl joprojām arī notiek Latvijā. Bija 3. vietas Latviešu valodas olimpiādē, bioloģijas olimpiādē. Un prieks par tiem bērniem. Skolas vide iedvesmo, visapkārt ir ziedi, iekārtotas vietas, kur bērniem darboties, gūt prieku un jaunas zināšanas. Rencēnu pamatskolā saviem bērniem gribētu iemācīt vairāk iepazīt dabu, kā mēs varam izmantot dabas bagātības savā ikdienas dzīvē. Un tādēļ arī tappa šis projekts Aug tepat, projekts, kurā bērni izzina un iepazīst Latvijas augus, kādus augus var izmantot tējā, kādus varam izmantot arī kā garšaugus, un ne tikai iepazīt, bet arī kā viņus audzēt. Šogad skola uzsāka pilotu projektu Erasmus programmas ietvaros. Vairāk skolas jaunieši devās pieredzes apmaiņā uz Somiju. Es papildināju savus angļu valodas zināšanas, ieguvu jaunus draugus. Jā, es biju ļoti priecīga, ka man deva tādu iespēju aizbraukt uz kādu citu valsti, kurā es neesmu bijusi. Un tas bija ļoti forši. Man patika tā skola, kurā mēs uzturējāmies, jo mums bija savs laiks, kad mēs mācījāmies kaut kādu projektu un tā, un arī bija brīvais laiks, kur mēs pavadījām ar somu bērniem. Drīz rudens brīvlaikā skolotāji dosies arī uz Somiju, pieredzes apmaiņas braucienā uz stundu vērošanu, un jau nākamā komandiņa ar bērniem gatavojas braucienam uz Horvātiju. Skolā ir plaši attīstītas ārpusstundu nodarbības, sportiskas aktivitātes mijas ar profesionālo meistarību, jo darbnīcu telpās audzēkņus gaida virpas, ēbeles un skolotāji padomus veidojot darbus no koka. Katrs veido savu skici, un pēc skices tad nedēļas, 2-3 nedēļu laikā, kā katram ir sarežģītība šim te darbiņam, tad arī bērniņš taisa. Zāģējam, slīpējam, dažādi ir rāmīši, tematiskās arī rotaļlietas gan Ziemassvētkiem, gan Lieldienām, gan arī sveču mēnesim. Te jau kaut kas arī bērniem pasaka iespaidā vai ne, tā isa kā kurš. Šī ir tāds neliels ieskats Rencēnu skolu vēsturē. Un es ļoti vēlētos, lai arī pēc gadiem mēs varētu šeit tikties pie Rencēnu skolas ēkas, un skolā būtu ne tikai 90 skolēni, bet tā kā agrāk 200 un vairāk. Mēs ļoti vēlētos, lai Rencēnos izglītība vienmēr būtu cieņā un izglītots, radošs, patstāvīgs cilvēks no Rencēniem dotos pasaulē un atgrieztos mājās.